Labdien, labdien visiem vēlreiz! Prieks visus redzēt, kas ir pievienojušies tātad šajā webinārā, lai uzzinātu, kā efektīvāk dalīties ar informāciju tā, lai tevi patiešām sadzirdētu. Un mēs jau zinām, ka mūsu informācija visa brīnišķīgi ir atrodama mūsu klubu mājaslapā Duoklub info. Tātad gan latviešu, krievu, gan angļu valodā, un viss sadalīts skaisti pa produktu grupām, gan produktu veselībai, gan produktu skaistumam, vai ne? Taču mēs katrs esam šeit savu apstākļu pēc, ja kādam noteicošais bija veselība, kādam skaistums, kādam iespējams un vai bizness. Un tā kā es labprāt gribētu saprast, ko jūs esat izvēlējušies, jā, kā jūsu izvēles variantu aicinu ierakstīt čatiņā, lai es varu paskatīties, kas tad bija jūsu stimuls, kāpēc jūs izvēlaties Duolife kompānija, tā kā nevis šobrīd, tagad, bet kāds bija jūsu ceļš pašā sākumā, vai ne? Vai veselība, vai skaistums, vai iespējams bizness. Lūdzu, ierakstiet čatiņā, un tā, čatiņā jau labvakar, labvakar, veselība ir bizness. Nu jā, divi pagaidām cilvēki tikai atbildēja pašā sākumā. Vienkārši vajadzīja produktu, tagad arī biznesa. Nu, forši, ja tā tad katrs mēs izvēlamies kaut ko savu, vai ne? Sākumā, ko mēs sadzirdam, kas mūs uzrunā tomēr, un, lai veidotos mums sapratni par to, kā tad mēs vispār izejam šiem slāņiem cauri, vēlos jums parādīt arī tādu mārketinga piltuvīti, ja pārdošanas piltuvīti, kas strādā gan tiešsaistē, gan offline, teiksim, tiekoties ar cilvēkiem, jo bieži vien pirmajā reizē nav tā, ka uzreiz cilvēks ierauga mūs, pirmo reizi dzird no mums kaut ko un gatavs uzreiz pirkt, vai ne? Visbiežāk tomēr ir tā, ka ir vajadzīgi vairāk šie saskars lauki. Tā es te kaut ko saspiedu. Ir vajadzīgi vairāk šie saskares momenti, caur kuru mēs tātad, ka cilvēkam palīdzam iziet šī piltuvītai cauri šādiem soļiem. Tātad mums pats svarīgākais, ja mēs runājam, piemēram, par online vai sociālajiem tīkliem tieši, ir piesaistīt uzmanību. Ja? Tātad ar uzmanības piesaist mēs veidojam klientu izpratni gan par mums, gan arī par mūsu produktiem. Iepazīstinām tātad, ja? Pēc tam svarīgi, kad esam jau uzmanību jau piesaistījuši, tad raisīt viņos interesi gan par mums, gan mūsu produktiem, izskaidrojot tās priekšrocības un ieguvumus. Nākamais jau slānis, ja, jeb tāds solis ir vēlme. Tātad raisām vēlme ne tikai iegādāties jau konkrētos produktus, taču iegādāties tos tieši no jums. Tātad ne tikai visu laiku produkti, bet kāpēc, lai cilvēks gribētu iegādāties šos produktus tieši no jums. Un pēdējais solis jau ir tā darbība, kad mēs veicinām lietotāju rīkoties un iegādāties preces jau tagad, vai ne? Tātad tā ir klasiskā mārketinga piltū, kas darbojas gan offline, gan online, kuru vienmēr vērtīgi paturēt prātā, kad cilvēki vienmēr atrodas dažādos iepazīšanās momentos ar mums. Citi pat pirmoreiz mūs redz, citi jau mūs vēro kādu laiku, jā, un vienkārši šo būtu forši tāda, ka paturēt prātā. Un pirmais tā uzmanība, kas ir, jā, mēs jau zinām, ka uzmanība ir pats dārgākais, kas šobrīd ir mūsu digitālajā un sociālajā pasaulē. Un vai mums tas patīk, vai mums tas nepatīk, bet labākie instrumenti uzmanības piesaistīšanai ir īsie video. Vai kāds no jums jau izmanto īsos video, tā ka nevis vienreiz uztaisījām un tā, bet tā ka vairākas reizes esam jau strādājuši ar īsiem video, padalties lūdzu, kurš no jums tā ka ir to darījis jau, kas ir veidojis īsos video. Pagaidām vēl čatiņā neviens neko neraksta, bet pēc tam es arī varēšu apstīties droši. Daloties, ja jūs
Jeļena raksta, ka esmu Linda arī jārēzēm izmanto. Paldies par pirmajām atbildēm, vai ne? Protams, jā, kad tas ir šobrīd instruments labākais, vai ne, ar kuru mēs varam runāt, bet, protams, ne tikai, vai ne? Un bieži vien mēs nesākam filmēt tikai tāpēc vien, ka mums ir bailes. Un, ja uzdosiet jautājumu, bet kā tad ar tām cīnīties? Nevajag cīnīties, vienkārši vajag sākt sev filmēt. Teiksiet, nu, viegli pateikt, jā, sākt sev filmēt, bet atkal, ja mēs skatāmies no otras puses, bet kas ir sliktākais, kas var notikt, ja parādīsi sevi? Ja tevi ieraudzīs, nezinu, bijusī klases biedrene vai kaut kādi bijušie draugi vai radi vai kaut kas tam līdzīgs, ja no kā tev būtu jāslēpjas un kāpēc tu nevarētu parādīt sevi. Jo saprotiet, ka šajā momentā, ka tad, kad jūs atklājat sevi un parādat sevi video saturā, tad tāpat katram cilvēkam būs savs viedoklis par jums, un tam nevienmēr būs kaut kas kopīgs ar to, kā jūs esat video kaut ko runājuši, teikuši vai izpildījušies. Stādīšu priekšā kādu piemēru. Nu, piemēram, ja divas draudzenes aiziet uz koncertu, un abas divas piedalās vienā koncertā, un iznākot ārā, trešā draudzene abām savām draudzenēm prasa, nu, kāds bija koncerts. Nu, tad viena, piemēram, teiks, o, cik kolosāls koncerts, cik fantastiski, tā izbaudīju, izpriecājos, malači un tādā garā. Ja? Koncerts bija vienkārši fantastisks. Otrai draudzenei uzdodam to pašu jautājumu, kāds bija koncerts. Es cerēju, ka tas būs kaut kas daudz labāks, bija vecās tikai dziesmas, esmu vīlusies, un skaņa nebija tāda, un vēl kaut kas nebija tāds, un vienmēr sakot, garlaicīgi. Tātad jautājums, kāds bija koncerts? Iespējams, arī jūs kādreiz jau esat saskārušies ar tādu situāciju, ka attieksmi pret lietām nosaka katrs cilvēks individuāli, vai ne? Tā kā līdz ar to jūs nekad nepatiksiet visiem cilvēkiem un atturēt sevi no saviem mērķiem tikai tāpēc vien baidoties, ka kādam kaut kāds viedoklis būs, ir, nu, nepārāk labs arguments. Vēl bailes var būt no iemaņām, ka nav vajadzīgās iemaņas, lai uzfilmētu skaistu, labu video, bet iemaņas var uzlabot tikai caur darīšanas pieredzi. Un šajā brīdī atkal var palīdzēt jautājums, ja mēs paturēsim sev prātā to atbildi, kāpēc mēs vēlamies vai kāpēc mums ir svarīgi, lai mūs sadzird. Kāpēc? Un es ticu, ja jūs esat šeit, tātad jums interesē uzzināt, kā tad uzrunāt cilvēkus tā, lai mūs sadzird. Un tā, atpakaļ pa bailēm izrunājām, ja, un šeit runājot par video idejām, tātad labu video pamats ir pārdomāts sižets. Tam nevienmēr ir jābūt 6 storiju, piemēram, sērijā vai tā, bet vispār, ja mēs veidojam saturu, tad bieži vien mums pietrūkst idejas. Ja? Piemēram, ja man vīrs uzdāvina Ziemassvētku rītā dāvanu, kā šajā piemērā, nu, man vai sievietei kādai, ja, tad visbiežāk pirmais, kas mums ienāk prātā, nu, vajadzētu padalīties, piemēram, storijos, ja, vai rīlos un tā. Un tad mēs vai nu uzfilmējam to dāvanu, kas esam saņēmuši, vai nofotografējam un ieliekam un pierakstam kaut kādu tekstu klāt, bet arī pat šādu it kā momentu mēs varam ietērpt jau tādā stāstu sērijā, vai ne, lai mēs varam sākt stāstīt savu lielo stāstu, kas sastāv no vairāku dažādu mazo stāstiņu virknējumu, vai ne, pie kam uzņemot šos video dažādos rakursos. Un lai katrs stāsts ir kā nākamā sērija, kur gribas skatīties cilvēkiem tālāk, sekot līdzi, tā teikt, notikumiem, vai ne? Un te jau mēs jau sākam runāt par storytellingu. Tātad viens sižets ir viens stāsts, kā mērķis ir palielināt apmeklētāju lojalitāti, pārdot savu produktu, pakalpojumu, tā skaitā. Un storytellings, tā ir māka savas domas pasniegt tā, lai piesaistītu un noturētu uzmanību, jo sižets tas ir notikumu darbību kopums, kas atklāja kādu noteiktu stāstu, kuram cilvēks varētu gribēt sekot līdzi, vai ne?
Un, jā, man tagad neiet uz priekšu, un nezinu, kāpēc slaidiņš, kāpēc man slaidiņš neiet uz priekšu, varētu es mazliet, kur es paliku, atvainojiet, atvainojiet, bet spiedu visu, ko varēju, bet uz priekšu negāja man. Palikām pie storytellinga, vai ne? Mēģināsim vēlreiz. Nu, tā tad. Lai to storytellingu mēs varētu pastāstīt, atsaucoties atpakaļ vai ne uz to situāciju, kur es teicu, ka jāiepazīstina cilvēks būtu ne tikai ar produktu, bet arī ar mums, tad te jau mēs runājam par to, ka mums vajadzētu atklāt arī savu personību. Un ieteikumi tādi, kā atklāt to, ja ir jautājums, bet kā tad atklāt, ja? Tad mēs varam kaut vai sākt ar 3 līdz 5 pārliecībām, kas raksturo tevi, pārliecības, par kurām esi pārliecināts, kurās tavas domas neiespējami mainīt, vai par ko tu gribi pārliecināt citus, vai gribētu. Ja? Nu, piemēram, viss atkarīgs no mums pašiem, tikai regulāras darbības ved uz rezultātu, viss, kas notiek, notiek uz labu, jo tā ir pieredze, un tā tālāk. Ja gadījumā šajā brīdī arī tev ienāca prātā kaut kāda ideja, kas varētu tā kā atklāt tavu personību, arī aicinu padalīties chatiņā, ja, lai mēs tad redzam, kā mēs šeit, kādi tad cilvēki, kā personības esam arī sapulcējušies, ne tikai izējot no tā, ka mēs esam dual-life produktu lietotāji, vai ne? Un balstoties uz savām pārliecībām, atklājam arī citiem, kas mainījies, ko sapratu, ko atklāju. Protams, vislabāk strādā arī pirms un pēc stāsts, ja, kur, piemēram, pirms tam es nezināju, nemācēju to, tagad es varu un māku to, vai pirms tam man bija tik un tik kilogrami, tagad man ir tik un tik kilogrami, vai pirms tam atkal vai netur vēl kaut kādas lietas. Tātad kas ir mainījies pateicoties tavai dalībai Duo klubā vai ne, un Duo Life produktu lietošanā. Un tā tad mācāmies faktus pārvērst stāstos. Citādi padomājiet, kā mēs tad savu personību varētu atklāt caur it kā ieliktu stāstiņu, piemēram, forši rīts, vai mums snieg, vai vēl labāk, labrīt. Jā, tad, nu, it kā uzdevums izpildīt storijas vai foto ir ielikts, jā, bet reāli ar kādu mērķi, kādu uzdevumu tas pilda īsti nav skaidrs, vai ne? Nu, lūk, un tad ir kāda interesanta doma arī par to, kā mēs varētu iedomāties, ka mēs taisām savas dzīves filmu. Jā, tā tad veidojam interesantu savas dzīves filmu, kuras galvenajā lomā esam mēs paši. Jā, tā tad kāds ir filmas mērķis, sižetu līnijas, grūtības ceļā uz mērķi, risinājumi, iespējas, apkārtējie personāži arī starp citu, vai ne, iespējams tik daudz, cik mums gribās parādīt, vai ne. Tas ir kā seriāls vai kā filma, kuras sižeta līnijā mēs iesaistām citus cilvēkus, vai ne? Un šajā gadījumā jāgribētos pateikt nē, it visam, kur nav personības, kur vienkārši mēs rādam kaut ko no savas personīgās dzīves, te es ēdu, te es guļu, te es braucu, te es redzu, vai bezjēdzīgi 50 storiju bez stāsta, vai ne, kas it kā neraisa kaut kādu šo ideju, ko mēs ar to gribam pateikt, vai ne? Un, protams, ne skandāliem, intrigām un dažādām negācijām. Un galvenais mērķis šādas filmas, nosacītās filmas veidošanā vai ne, lielās filmas veidošanā, ir veidot sekotājos stāvokli, ka viņš, viņa vai tas man patīk. Nepatīk tādā ziņā, ja kā es neesmu tur tāda, ja lai kādam tur vai patiktu vai nepatiktu, ja ne tādā ziņā patikt, bet tā kā mūsu loma atsauksies citu sirdīs caur dažādiem sasaistes punktiem, jeb emocionāliem triggeriem. Protams, tas var notikt tikai tad, ja filma būs patiešām autentiska un atšķirīga. Un savas lomas pieturpunkti varētu būt, nu, piemēram, ja
Mēs varam izrakstīt 5 lielākos sasniegumus dzīvē, kur citi mums šobrīd jau lūdz padomu. Mums iespējams pat neienāk prātā, bet kādam ir skaidrs, ka viņš redz jūs kā kādas nozares vai jomas speciālistu un visbiežāk jums lūdz padomu, ja? Vai pateicoties kādām īpašībām mēs esam kaut ko sasnieguši, vai no kā baidāmies paši, vai iespējams mūsu auditorija, vai no kā agrāk baidījāmies, bet tagad atkal savukārt nē. Kādas grūtības ir tagad, kā risinām? Dalamies tātad vienvārds sakot savā unikalitātē. Un tieši caur personības atklāšanu mēs varam noturēt arī uzmanību, ja, jo personība notur uzmanību, veido lojalitāti personībai, savukārt specializācija, kas varētu būt jau šī mūsu dual-life produktu lietošana, pieredzes iegūšana, jau sapratnes, zināšanas par ļoti daudzām dažādām lietām, kā lietot un tā tālāk, vai ne? Tātad caur personību veidojas lojalitāte mums jau kā savas jomas ekspertam. Un kas ir tas, kas pastiprina mūsu vērtību kā speciālistam? Protams, tās ir atsauksmes, portfolio, rezultāti, apstiprinājumi dažādi tavai specializācijai, kā paskaidrojumi, atbildes uz jautājumiem un neverbālie ziņojumi. Vai kāds no jums zina, kas ir neverbālie ziņojumi? Uh, Arī varbūt čatiņā varat ierakstīt tā, tā. Jā, ir zināms, kas ir neverbālie ziņojumi. Vēl kāds zina, kas ir neverbālie ziņojumi? Nu labi. Tātad neverbālie ziņojumi ir tie, ko mēs nolasām bez vārdiem, caur attēliem, caur klusumu, caur pozām, mīmiku vai citu saturu, ar ko mēs dalāmies. Ja? Līdzīgi kā šajā piemērā, šī meitenītei nav nekas jāstāsta mums, mēs jau caur viņas vizuālo, jā, izskatu, mīmiku, pozu jau varam tā kā kaut ko jau pateikt par šo meitenīti. Ja? Tāpēc arī jums būtu forši, un arī mums, un arī man, ja būtu feini parādīt cilvēkiem vairāk mūs, ja, kā personības, un, protams, mēs varam izvēlēties foto vai labāk tomēr video formātā. Un šeit es gribēju padalīties ar kādu satura plānu paraugu, kādā veidā varētu izskatīties satura plāna paraugs 30 dienām, ja mēs gribētu aizpildīt pilnīgi katru dienu. Ja? Izņemot, protams, svētdienas, jo svētdienās parasti rāda draugu paziņas, jau dalās ar saturu, un tad jaunus cilvēks ir daudz grūtāk uzrunāt un aizsniegt, ja? Bet galvenais, kas šeit ir, nu, tā kā uzsvers uz to, ka viss saturs tiek sadalīts tādās tā kā kategorijās. Tātad saturs nav vienveidīgs. Mēs tad sniedzam vērtības saturu, tad iedvesmojam, tad pastāstam mazliet par mums. Tad ir šīs promocijas, jeb pārdošanas nosacītās ziņas, ja, un iesaist arī tai skaitā. Šajā brīdī jūs droši vien varat uztaisīt skrīnu, kam tas liekas noderīgi, kā ideja, kā paraugs, par ko vispār var runāt, ne tikai daloties savās atsauksmēs par produktiem, ne tikai visu laiku rādīt, ko mēs esam izvēlējušies, bet, teiksim, šo saturu veidot gana interesantu, dažādu, sadalot pēc šādām, piemēram, kategorijām, vai ne? Un apkopojumā, kā tad efektīvi dalīties ar informāciju, padalīšos ar 20 nelieliem ieteikumiem efektīvai informācijas nodošanai, jā, lai mēs varētu dalīties ar informāciju tā kā ekoloģisku, tas kā apkopojums, jā. Tātad nebildinām cilvēkus pirmajā randiņā, nepiedāvājam uzreiz savu produktu. Svarīgi vispirms radīt interesi un veidot uzticību, jo atkal es arī šādi dalos ar tādu piemēru, ka ja mēs pat esam, piemēram, sieviete, brīva sieviete, kas vēlas satikt vīrieti un izveidot ģimeni, tad satiekoties ar vīrieti pirmajā randiņā, mēs viņu nebildinām uzreiz. Nu,
te neiet runa par to, kurš kuru bildina, bet, nu, lai labāk būtu saprast, ja, ka no sākuma mēs pētām, pievēršam uzmanību viens otram, noskaidrojam, vai mēs vispār viens otram esam interesanti. Pēc interesantuma, kad esam sapratuši, kad esam interesanti, tad tikai rodās vēlme apusē veidot kopīgu ģimeni, un tikai tad, kad vēlme jau radusies, tikai arī pēc tam iespējams jau veicam arī šo darbību, līdzīgi jau arī, ja mēs pat pielietojam personīgā dzīvē, ja šo aidas saucamo pārdošanas piltuvīti, vai ne? Otrais, dodam vērtību. Dalāmies ar informāciju, kas palīdz citiem atrisināt problēmas. Jo, piemēram, atkal, ko es arī bieži dalos, ja es vēlos iegādāties dīvānu, vai otrādi es vēlētos pārdot dīvānu, tad ir viena lieta, ja es stāstītu par dīvānu, cik viņš ir kolosāls, cik viņš ir izturīgs, cik viņš ir vēl kaut kas, un tikai par dīvānu, dīvānu, dīvānu. Bet ja es nestāstītu par ieguvumiem kādai problēmai cilvēki varētu gribēt iegādāties šo dīvānu, tad arī manas preces slavināšana, produkta vai dīvāna slavināšana var paiet cilvēkiem garām. Savukārt, ja es stāstīšu, ka tajā ir ērta veļas kaste, kur ielikt veļu, uzreiz var aizķert tos cilvēkus, kuriem tas var būt svarīgi. Vai ērts, labs materiāls, viegli kopjams. Tātad, ja mājās ir dzīvnieki, būs ērtāk kopt, atkal kādu tas var uzrunāt. Ja? Vai, piemēram, es vēlos dīvānu, lai tas noteikti iedarētos manā interjerā, ja tur pēc remonta, vai lai man būtu noteikti kaut kādas uzņēmumu kolekcijas dīvāns vai ne, lai paspīdētu tur draudzenes vai vēl kaut kādā priekšā. Iemesli var būt daudz un dažādi, kāpēc cilvēki izdara izvēli par labu kādai precei. Pat tādai, ja tā ir ūdens glāze vai ne, jā, viņi man caurspīdīgi taisa. Arī glāzi man nevajag jebkādu glāzi, ja es pērku pat glāzi, viņai arī jāatbilst kaut kādām noteiktām lietām, lai apmierinātu manu vajadzību. Un tāpēc arī mums daloties ar produktiem, vajadzētu censties atrast veidu, kā parādīt viņu no visiem iespējamiem rakursiem un pusēm, vai ne? Veidojam pieprasījumu pēc produktiem. Protams, ka dalāmies ar citu cilvēku atsauksmēm, kas rada uzticamību un parāda reālu ieguvumu. Protams, varam veidot arī savus pasākumus, pat nelielas tikšanās ar draudzenēm vai tiešsaistes webināri var palīdzēt stiprināt kopienas sajūtu un uzticamību. Tā tad nav uzreiz jāorganizē lielie kaut kādi pasākumi un tā, bet mēs varam aicināt cilvēkus pievienoties kaut vai mazās grupiņās, mazās čupiņās, interešu grupās un tā tālāk, vai ne? Un, protams, savas unikalitātes izcelšana, par kuru nevajadzētu aizmirst, ka nevajag censties kopēt citus, bet atrast savu unikālo pieeju un komunikācijas stilu, kas izceļas. Jo jūs jau saprotat, ka mēs katrs piedāvājam produktus mūsu, ja, un tomēr cilvēki izvēlas konkrētus cilvēkus, pie kā viņi šos produktus grib iegādāties. Tāpēc izceļam savu unikalitāti un, protams, izceļamies uz citu fona ar savu personību, vizuālo tēlu, vēstījumu vai pieeju. Vissvarīgākais ir patiešām būt autentiskam, nekautrēties no sevis, parādīt sevi citiem, jo tieši tāds, kāds mēs esam šobrīd, varam būt noderīgi un interesanti kādam citam. Protams, rezultāti pirms un pēc cilvēkiem patīk redzēt pārmaiņas, dalīšanās ar rezultātiem reāliem var iedvesmot un motivēt, vēl vairāk, ja mēs varam parādīt arī uz saviem rezultātiem, ne tikai uz citu cilvēku rezultātiem. Tad, protams, varētu padomāt par satura dažādību, jo, lai nav tā, ka mēs tikai dalāmies ar visu, kas saistās tikai un vienīgi ar DoLife, klientu diena, atkal akcija, atkal jauna pudele, atkal kāpēc es lietoju to, kāpēc es lietoju to, lai nav tā, ka mūsu dzīve sastāv tikai un tikai no DoLife,
Nu, mums ir apkārt kaut kādi citi vēl notikumi, vērtības, un atkal, ja mēs saliekam šo visu kopā kā apkopojumu, ja, tad padomājam par to, nu, lai tiem cilvēkiem varētu būt interesanti sekot līdzi, un Duolife ir tikai kā mūsu dzīves sastāvdaļa, bet gana būtiska, vai ne? Nu jā, savu personīgā pieredzi, jo cilvēku uzticas stāstiem, dalīšanās ar savu ceļu un pieredzi padara tev tuvāku auditorijai. Ja nulle rezultāts šobrīd, iejūties līderlomā, jautāsiet, vai tiešām vajadzētu mānīties, melot un tagad pasniegt sev kā līderi. Nē, nevajag mānīties, nevajag melot. Bet, ja vēl nav redzama panākumu, jūtam panākumu, mēs varam jau izstarot pārliecību un ticību sev, kas ir pirmās nopietnās jau līdera īpašības, kuras mēs varam attīstīt katrs sevī jau šodien, tūlīt, pat ja mums vēl nav jūtamu lielu rezultātu. Jā, tātad sākam ar pārliecību un ticību sev. Vēl būtu būtiski sekot līdzi kopējam sociālo tīklu koptēlam. Tātad jābūt skaidrai stratēģijai, kādu tēlu mēs vēlamies radīt un kā vēlamies, lai citi mūs uztver. Protams, jau ir dzirdēts iepriekš arī, ka nevajadzētu mums būt pārāk gudriem speciālistiem, vai ne? Atvērtība, patiesums un godīgums rada daudz lielāku uzticību nekā pārmērīga gudrošana. Tātad nespēlējamies dakterīšos, mums nav jākļūst viszinīšiem, kur mēs zinām visus sastāvus un tā tālāk, vai ne? Tā kā tas nav nepieciešams. Līdzsvars starp dzīvi un biznesu. Atceramies, ka tu esi daudz vairāk kā tikai produktu lietotājs vai uzņēmējs. Dalies arī ar citām savas dzīves pusēm. Nu, atkal jau mazliet viens ar otru tiem ieteikumiem mazliet tā kā savijās kopā, bet tomēr viņiem katram ir mazliet savādāka tā šķautnīte. Un vēl kāda interesanta ideja, ka, ja aicinām uz pasākumu, tad darīt to pakāpeniski. Nu, piemēram, nevis 3 reizes ielikt vienu un to pašu postiņu par to, kā tuvojas mums, piemēram, 17. maijā atkal kārtējais pasākums, kārtējā klientu diena, ja, un 3 reizes ieliekam vienu un to pašu vienkārši ar atkārtojumu, ja, bet iespējams labāk būtu lēnām veidot interesi, kad no sākuma izziņojam, ka drīz būs. Pēc tam, pēc kāda laika, turpinās pieteikšanās, ko cilvēki varētu iegūt. Atkal mazliet savādāk jau pastāstam. Nu, un pirms pašu pasākumu jau tālāk, ka pēdējā iespēja vēl pieteikties, un atkal noteikti norādam uz ieguvumiem, ko cilvēks var iegūt. Nekopēt citus. Svarīgi radīt savu unikālo saturu un attēlus, kas atspoguļo tevi pašu, arī kādā no iepriekšējiem webināriem, arī kur runāja mārketinga speciāliste un skatījās cauri komandas dalībnieku sociālajiem tīkliem, arī teica, ka vairāk vajadzētu savus personīgās fotogrāfijas, savu unikalitāti un arī nevajadzētu mums pārkopēt vienu to pašu kaut kādu tekstu, aizņemoties, ja, bet dalāmies tiešām ar kaut ko unikālu. Un varam radīt arī nelielu intrigu, jeb, kā latviešu valodā saka, kacekli, lai kaut kādu nelielu noslēpumainību radītu, jā, kas palīdz tātad piesaistīt šo uzmanību un raisīt vēl papildus interesi. Tā, teiksim, gatavojos šajai nedēļas nogalei. Nedēļas nogalē būs kāds īpatnējs pasākums, kuru ļoti gaidu. Un tādā garā. Tad, piemēram, piekdienā atkal jau vairs nevar nociesties, esmu jau tikpat kā gatava, rīt došos, un tad jau arī jums padalīšos, kur tad es došos un ko tad es darīšu. Jā, protams, ne pa klientdienām, bet, nu, kaut kāds, ja notikums ir, jā, jo pa klientdienām mēs runājam savādāk. Akcents tomēr, protams, ir uz video saturu. Video ir efektīvākais formāts, lai piesaistītu uzmanību un nodot emocijas šobrīd. Nu, un būtu grēks to neizmantot, vai ne? Un ir tāda lieta vēl kā gamifikācija, jeb no vārda game spēle un interaktivitāte.
Mēs varam uzdot jautājumus, rīkot konkursus un viktorīnas, lai mazliet vairāk iekustinātu un arī iesaistītu savu auditoriju. Slēgtais saturs pret vērtību. Mēs varam piedāvāt arī pievienoties kādam ekskluzīvam čatam, kur var iegūt papildus info un iespējams papildus nelielas balvas. Nu, tas kā ideja, ja to, protams, katrā komandā nolemjam atsevišķi, kā tad mēs piesaistīsim tos cilvēkus, bet kā ideja, kā tāds papildus momentiņš, kas varētu iesaistīt cilvēkus, tas noteikti varētu būt. Un kā noslēdzošais ir tas, ka mums katram būtu vērtīgi sākt mācīties jau būt par to, par ko mēs tikai sapņojam kļūt. Pat ja vēl neesi tur, kur vēlies būt, rīkojies kā cilvēks, kurš jau ir sasniedzis savus mērķus. Un tagad tu zini, kā efektīvāk dalīties ar informāciju, lai tevi sadzirdētu, un savukārt es vēlos atgādināt, ka nākamā jau klientu diena tiešām notiks pavisam drīz, 17. maijā Jelgavā, pie kam, kur būs ne tikai no šāda viedokļa, ja, kā sociālos tīklos to darīt, bet par tādu svarīgu momentu kā rekrutācija, kas var atkal jau noderēt pilnīgi katram no mums. Un mazs neliels atkal tāds pievienotās vērtības momentiņš personīgi no manis, ka šeit es gribēju padalīties ar kādu filmu, ja gadījumā kāds vēl nav redzējis, kāds ir dalīšanās spēks. Tā ir veca 2000. gada filma, atmaksāt ar labu, jeb krievu valodā saucās Zaplaķi Drugomu. Ja kāds ir redzējis, tad saprot filmas būtību, bet vai jums neko šis neatgādina, ka šeit esam mēs centrā un idejiski katram cilvēkam vajadzētu izdarīt tikai 3 labus darbus, palīdzot 3 cilvēkiem un motivēt tos cilvēkus arī dalīties tālāk, lai padalītos atkal tikai ar 3 cilvēkiem tālāk, tad pasaule kļūs labāka. Šobrīd saku paldies par šo uzmanību, ko jūs veltījāt. Ceru, ka bija noderīgi. Un šajā brīdī jau pārtraukšu savu ierakstu, lai tiktos jau kādā no nākamajām mūsu tikšanās reizēm, un, protams, 17. maijā Jelgavā.